Labdien! Esiet sveicināti Vivendi Veselības akadēmijas noslēdzošajā diskusijā. Mēs esam aizvadījuši 2 praktiskas nodarbības un 3 diskusijas, runājot ar Vivendi centra speciālistiem par galvas sāpēm un dažādiem psihosociālajiem faktoriem, kas tās ietekmē. Tā kā septembris ir starptautiskais sāpju mēnesis, tad pirmā saruna bija veltīta migrēnas tēmai, otrā bija par retāk sastopamām galvas sāpēm, un abas šīs sarunas, kā arī trešo par psihosociālajiem faktoriem, jau šobrīd var noklausīties un noskatīties Vivendi centra sociālo tīklu kanālos. Tā kā oktobris ir psihiskās veselības mēnesis, tad tagad mēs pievēršam uzmanību emociju mijiedarbībai un to ietekmē uz galvas sāpēm. Un tātad šodienas tēma ir emociju regulācijas loma galvas sāpju pārvaldībā. Turpmākās pusotras stundas garumā mēs sarunāsimies par to, kā var palīdzēt dažādas psiholoģiskas intervences galvas sāpju gadījumā. Un, klausoties šodienas sarunu, katram ir iespēja uzdot dažādus jautājumus, gan ērtus, gan neērtus mūsu speciālistēm. Un to var droši darīt vai nu saitē, kas parādīsies ekrānā, vai arī čatā. Un, protams, arī šodienas sarunu varēs noklausīties Vivendi kanālos. Mans vārds ir Agīta Ome, es esmu ārste psihoterapeite, un šodien es sarunāšos ar klīnisko un veselības psiholoģi, EMDR terapijas metodas lietotāju Daigu Zadināni. Sveika! Sveicināti! Un klīnisko psiholoģi KBT speciālisti Kristīnu Dūdiņu. Labvakar! Un tad pirms mēs ķeramies pie metožu skaidrojumu, ko tad jūs īsti darāt savā ikdienā, es aicināšu jūs mazliet iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par savu profesionālo darbību. Okay. Tātad es esmu Daiga, es esmu psiholoģi, kā jau man iepazīstināja. Un es šobrīd strādāju veselības centrā Vivendi ar pusaudžiem un pieaugušajiem. Strādāju ar psiholoģiskām metodēm un papildus šobrīd jau ilgāku laiku, kā vienu no galvenām terapijas metodēm pielietoju EMDR terapiju, par kuru es arī pastāstīšu vairāk drusku vēlāk. Kristīna? Arī es esmu klīniskā psiholoģija pēc pamatizglītības, bet jau daudz gadus, aptuveni 10, pamatā strādāju ar kognitīvu behaviorālo terapiju. Un arī šī virziena jaunākām pieejām, kā schēma terapiju, apzinātības praksēm. Padalīšos arī šodien savā pieredzē, kā šīs pieejas var būt noderīgas pacientiem, kas cieš no galvas sāpēm. Labi, Daiga, varbūt sāksim ar tevi. Kas tad īsti ir EMDR, jeb EMDR? Kas ir šī metode un kā tā var palīdzēt galvas sāpēm? Jā, tātad tas tulkojums šiem 4 burtiem ir atskustību desensibilizācijas un atkārtotas apstrādes terapija, kas var šķist ļoti sarežģīta un pirmajā reizē dzirdot nepateikt īsti neko. Šī ir terapija, kas radās 80. gadu beigās. Tā no sākuma tika radīta kā metode, kurā izmanto dabīgas acu kustības vai bilaterālu mainīgu stimulāciju, ko es paskaidrošu vēlāk, kas palīdz mazināt jutīgumu un jūtīgumu. Un laika gaitā metodas autori Francina Šapīro šo metodu papildināja, paplašināja, pilnveidoja, un šobrīd tā tiek uzskatīta par psihoterapijas pieeju. Tā arī strādā diezgan plaši. Tā ir 8 fāzes. Tā ir klienta dzīves vēstures ievākšana, simptomu izzināšana, konceptualizēšana. Pēc tam seko stabilizācijas fāze, kas vienam klientam var ilgt pārdesmit minūtes, citam ilgt vairākus gadus. Tā ka noteikti nevajag ieciklēties uz to, ka tas vienmēr ir ļoti īss process, bet vārdu sakot, ir jābūt pārliecinātam, ka klients ir spējīgs tiklīdz tai atkārtotas apstrādes daļai. Un tālākās fāzes ir tieši atkārtotā apstrāde, un es tūlīt arī paskaidrošu, kas tad tiek apstrādāts. Tad pamatā šim terapijas veidam ir adaptīvas informācijas apstrādes modelis, kas būtībā nozīmē to, ka cilvēks piedzīvo kaut kādu pieredzi, šai pieredzei smadzenēs pieslēdzas klāt prefrontālais korteks, kas varētu tikt uzskatīts par smadzeņu kontroles paneli, un miedarbojoties dažādām smadzeņu struktūrām, šī pieredze ar laiku nonāk ilgtermiņa atmiņā. Un tomēr dažkārt ir tādas dzīves pieredzes, ar kurām nav tik vienkārši un kuras tik viegli nepadod šim procesam.
Bet tas, kas ir jāuzsver, ka adaptīvas informācijas apstrādes modelis uzsver, ka mums visiem ir iedzimta spēja tikt galā ar grūtām dzīves pieredzēm, un to varētu salīdzināt ar fizisku ievainojumu, ja cilvēks iegriež pirkstā vai nobrāž ceļgalu. Neko diži nedarot ar laiku, parasti tā brūce sadzīst. Ja vien tur nav smilšu graudu iekšā, vai ja vien tur nav kaut kāda infekcija radusies, tad ir grūtāk. Un līdzīgi ir arī ar pieredzēm kā tādām, ka dažkārt tās tik viegli neapstrādājas, un parasti tas notiek tad, ja tā pieredze ir pārāk intensīva, ļoti pēkšņa. Cilvēkam nav bijusi iespēja sagatavoties, vai arī cilvēka briedums, zināšanu līmenis vai vecums nav piemērots, lai tā pieredze apstrādātos veiksmīgi. Un šeit varētu runāt arī par sāpju pieredzi, tā kā tā ir mūsu šodienas tēma. Ja ir ļoti spēcīgs ievainojums, piemēram, vai avārija, vai galvas sāpju gadījumā spēcīga migrēnas lēkme, kas cilvēku var arī sabiedēt un kas var būt ļoti intensīva viņa nervu sistēmai, tad dažkārt tā pati migrēnas lēkme pati par sevi var neapstrādāties adaptīvi un nenonākt ilgtermiņa atmiņā. Vēl citi piemēri, kad var nenotikt adaptīvie procesi, ja cilvēkam ir kāda fiziska ievainojamība, vājums, ja nav pietiekami resursi, vai šie resursi tajā konkrētajā brīdī nav pieejami. Tā ka tas var būt daudzveidīgas situācijas. Un man to patīk iztēloties tā, kā tādu smadzenēs būtu liela bibliotēka. Tad dažas grāmatas ir atvērtas, mēs tās ikdienā izmantojam, bet tās, kuras ikdienā neizmantojam, tās ir aizvērtas grāmatas un atrodas ilgtermiņa atmiņas plauktā. Un tad, ja kāda pieredze neapstrādājas adaptīvā veidā, tad kas notiek, es to iztēlojos kā grāmatu ar izplāstām lapām, kur tās lapas ir dažādos bibliotēkas nostūros, un tiklīdz kāds kaut ko tur pabaks, tad tā informācija aktualizējas smadzenēs. Un tas, ko dara EMDR terapijas laikā, izmantojot mainīgu bilaterālu stimulāciju, tas atkal atgriežos pie šiem vārdiem. Tās būtu, piemēram, dabīgas acu kustības, kur cilvēks seko ar acīm pirkstiem. Vai tie var būt pieskārieni, piemēram, tas var izskatīties šādi, ko sauc par taureņa apskāvienu, vibrāciju signāli atkal mainīgi abās pusēs, kas stimulē abas smadzeņu puslodes, vai arī skaņu signāli. Un ko tie dara? Tie veicina šo adaptīvo informācijas apstrādi vai pieredzes apstrādi drīzāk, palīdz savākt to informāciju, kas ir uz tām izplāstajām lapiņām, salīmēt grāmatā un nolikt ilgtermiņa atmiņas plauktā. Lai tā cilvēku vairs netraucē tagad, kad tas notikums, kas ir noticis senāk, varbūt pirms nedēļas, pirms gada, pirms 20 gadiem, lai tas vairs netraucē dzīvot šodienā. Tas īsumā par EMDR terapiju. Droši vien turpinājumā pieminēšu vēl kaut ko. Paldies par salīdzinājumu ar biblioteku. Es domāju, brīnišķīgs veids, kā aprakstīt vispār veidu, kā strādā cilvēka smadzenes un kā veidojas atmiņas. Bet uzreiz arī papildu jautājumu te uzdošu, kā īsti notiek EMDR sesija? Tur, kur jau notiek tātad šī apstrāde šajā periodā. Jā. Šis process notiek pēc ļoti strukturēta protokola. Tiek uzrunāti dažādi pieredzes, konkrētās pieredzes, ar ko ir izlemts strādāt aspekti, jo mūsu pieredze saglabājas dažādās modalitātēs. Tas var būt domu līmenī, emocionālā līmenī, fiziskā līmenī un galu galā visbeidzot arī neirobioloģiskā līmenī. Tad dažādās smadzeņu struktūrās tiek uzrunāti šie atsevišķie aspekti, lai cilvēkā aktualizētu šo pieredzi. Tātad notiek mēģinājums atrast tās lapiņas, kuras ir izplāstas, bet parasti no sākuma visas neizdodas atrast. Turpinājumā tiek lūgts novērtēt, cik lielu distresu, jeb nepatīkamo stresu cilvēks izjūt. Un sākas šī bilaterālā stimulācija. Kā jau minēju, tās vistipiskāk tās ir acu kustības, bet varbūt arī citi varianti. Un tātad veicot atsevišķu šo kustību piegājienus, jeb tā sauktos setus, cilvēks
vienkārši domā par konkrēto pieredzi vai kādu tās aspektu un seko speciālistu pirkstiem. Un tad speciālists ik pa laikam jautā, kas ir tas, ko klients piedzīvo. Un klientam šajā procesā var rasties jaunas idejas, jauni insaiti, jauni arī pārdzīvojumi. Viņš var atcerēties kaut kādas tās pieredzes daļas, kuras viņš bija aizmirsis. Un viņš var visbeidzot nonākt līdz šīs situācijas risinājumam pats savā galvā, izmantojot pats savus resursus. Jo, ja tā padomā, cilvēki nāk pie dažādu terapiju speciālistiem, bet, ja būtu tāda viena pareizā atbilde, ko viņiem sniegt saistībā ar viņu grūtībām, tad visticamāk mums nebūtu darba. Un galu galā tas gala risinājums ir cilvēkā pašā. Viņš ir eksperts viņa dzīves pieredzē, viņš ir eksperts viņa smadzeņu darbības funkcionēšanā. Mēs varam viņam palīdzēt nonākt līdz šiem risinājumiem, bet atbilde ir viņā pašā. Izklausās ļoti iedvesmojoši, un šķiet arī tāds diezgan aktīvs šis process. Kristīna, vai tu varētu lūdzu mums pastāstīt, kas ir KBT un kā tas var palīdzēt galvas sāpēm? Tāds plašs jautājums, droši vien varētu saslikt šos pusotru stundu stāstīt. Es varbūt sākšu ar KBT, tātad kognitīva behaviorālā terapija. Šī ir tāda plaša terapijas skola, kur jau nosaukumā mēs dzirdam, sākotnēji apvienojušies ar virdienu, kas saistīta ar cilvēku domāšanu un uzvedību. Tātad tās pašas par sevi jau bija liela tāda virzieni, bet laikam ejot šīm kognitīva behaviorālās terapijas virzienam ir nākuši vēl jauni viļņi klāt, kas tā kā apskata iespējas palīdzēt no citām pusēm, bet savos pamatos, tātad šis klasiskais KBT, strādā ar cilvēku iekšējo filtru, caur kuru mēs uztveram realitāti. No nerzinātnes pētījumiem mēs jau arī zinām, ka cilvēka smadzenes nav tāds pasīvs realitātes uztvērējs. Ka iepriekšējā pieredze aptuveni ir pat izpētīts, ka 4-6 gadu vecumā iepriekšējā pieredze sāk prognozēt, ko sagaidīt dažādās situācijās. Tātad līdz tam vecumam bērnu uztvere ir daudz tāda atvērtāka, viņš piedzīvo to, kas ir, tad vēlāk jau smadzenes tā kā interpretē atbilstoši viņa iepriekšējai pieredzei. Dzīves laikā ar vien šo pieredzi uzkrājot, tātad mūsu datubāzē ir informācija, kas palīdz smadzenēm tā kā ātrāk apstrādāt jauno informāciju, saprast, kas tur notiek, ko tas nozīmē, kāpēc cilvēks dara to, un ko šī situācija nozīmē. Vai ne? Un, mēs dzīvojam, mūsu smadzenēm ļoti intensīvi jāstrādā, tāpēc ir vajadzīgi tādi palīga mehānismi kā šis. Un tad kognitīva behaviorālā terapija izpēta šo iekšējo filtru, caur kuru mēs uztveram notikumus, kas ar mums notiek. Ja? Un tā tad šis filtrs, tā daļa, kas mums ir pieejamākā, ir mūsu automātiskās domas tajā situācijā, mūsu automātiskās emocijas. Un emocijas nes sevī arī tādus rīcības impulsus. Tātad mēs tā kā ļoti ātri izejam cauri situācijas novērtējumai, emocionālai sajūtai, un mums gribas kaut ko darīt. Ja? Un tad viens no tādiem pamata elementiem, ka mēs apskatām, kā cilvēkam izaicinošās situācijās vai situācijās, kas rada pārmērīgu stresu, kur cilvēkam grūtības tikt galā, kā šis automātiskais process notiek, mēs varam saprast, un visbiežāk, ka ja tās rūtības rodas, tad tur ir kādas kļūdas varbūt tajā apstrādē. Kognitīva behaviorālā terapija nemāca tādu pozitīvo domāšanu. Raudzīsimies visi no pozitīvās puses. Ja? Kad reizēm domā, ka strādā ar domāšanu, tad vienkārši pozitīvi jādomā. Drīzāk viņi palīdz koriģēt tādus novirzes, kas veicina pārmērīgi negatīvu, katastrofizējošu domāšanu, līdz ar to pastiprina varbūt tāds bezspēcības, pat depresijas, jūtas un depresijas stāvoklis vai pārmērīgu trauksmainību. Un tad mēs redzam, ka šajā domāšanas līmenī tur bieži ir tāda vispārināšana, katastrofizēšana un citādas tādas domāšanas ievirzes. Un tad strādājot ar šīm reakcijām, mums ir dažādas metodas, kā mēs varam strādāt gan ar domāšanu, gan šo emocionālo līmeni, gan uzvedību, gan cilvēku fizioloģiskajām reakcijām tajā situācijā. Tātad,
Šis būtu tāds situatīvs, varbūt apraksts par KBT, bet arī šī pieeja skatās tālāk pagātnē, kā šis filtrs ir veidojies. Vai tas ir kas vairāk nekā tādas situatīvas reakcijas, bet jau kļūst par cilvēku tādu raksturu, kā viņš dzīvo, ko viņš sagaida no dzīves. Jā, tā kā tā raksturs jau būtu daudz spēcīgāka un izteiktāka predispozīcija uz noteiktām pieredzēm. Un, ja šī klasiskā pieeja palīdz adaptīvāk tikt galā ar dažādām situācijām, ko mēs saskaramies, vai emocijām, vai tam līdzīgi, tad jaunākie virzieni jau strādā ar tādām dziļākām pieredzēm, kā bērnības pieredzes ir ietekmējuši mūsu iekšējo realitāti, kā mēs izjūtam sevi, cilvēkus ap mums, likumus, kā pasaule darbojās, kā šie priekšstati ir izveidojušies. Ja? Tātad, kura to zīloņu daļu, tad mēs tur esam no realitātes redzējuši un tagad domājam, ka tas ir viss tas zīlonis un tagad mēģinām turēties pie tā, ka tas ir kā pasaule darbojās. Un tas ļauj cilvēkam kļūt elastīgākam, tā kā attīstīt palīdzošākus veidus miedarboties ar pasauli, gan situatīvi, gan arī personības līmenī. Tas varbūt būtu tāds īsais apraksts par KBT. Un kā īsti KBT varētu palīdzēt cilvēkam, kuram ir galvas sāpes? Jā, KBT pētījumos tiek atzīta kā tāda pierādījumos pamatota pieeja. Un arī šeit ir dažādi līmeņi, kā tas var strādāt. Teiksim, tas klasiskais KBT, kā mēs strādātu, ka mēs izpētam cilvēka sāpju pieredzi, kurās situācijās šīs sāpes rodas. Tā kā mēs strādājam ar šiem triggeriem, bet drusku dziļākā līmenī. Tātad jau kādus 20-30 gadus atpakaļ tika izpētīts, ka izvairīšanās no triggeriem ilgtermiņā nav palīdzoša stratēģija. Protams, ir daži triggeri, no kuriem mēs varētu izvairīties. Ja? Bet, ja cilvēks ar triggeriem izmanto tikai izvairīšanos, tad viņa jūtīgums pieaug un arī triggeru skaits pieaug. Ja? Tātad, izpētot cilvēku šo miedarbību, kā cilvēks darbojas situācijās, kas var izprovocēt, mēs varam samazināt viņu jūtīgumu pret šiem triggeriem. Ja? Tā kā strādājot arī ar viņa stresa reakcijām šajā situācijā, kā viņš uztver šīs situācijas, izmantot dažādas apzinātības relaksācijas metodes. Būtībā samazināt nervu sistēmas jūtīgumu, arī pamazām pieradinot pie šiem triggeriem, un tādējādi cilvēks var atgūt atpakaļ savu dzīvi lielākā mērā. Tas būtu viens. Un tas otrs ir, ka pašas sāpes arī kļūst par stresa izraisītāju, kas savukārt veido tādu kā aburto loku, ka tā kā bažas par to, ka man būs sāpes, sāk prognozēšana, es pamatu pirmās sāpes, tas man izraisa stresa reakciju. Tad mēs arī varam strādāt ar sāpju radītām izmaiņām cilvēku uztverē, domāšanā un mazināt to, ka viņš aiziet šajā cilpā, ka sāpes un sāpju prognozēšana kļūst par jaunu triggeri sāpju epizodēm. Tad tur var dažādas metodas izmantot gan ar domāšanu, gan apzinātību, stresa regulēšanu, pozitīvu pieredžu radīšanu, kas mazina, teiksim, tādus depresīvus stāvokļus un veicina kopumā pozitīvāku pašsajūtu un samazināt risku cilvēkam atrasties kroniskā nomāktībā, kas atkal ir jauns riska faktors. Ja? Tātad, principā sāksies ar to, ka mēs izpētam, kā cilvēks darbojās, kādi ir šie faktori, kas varētu ietekmēt viņa sāpju pieredzi, gan pirms sāpju rašanās, gan arī sāpju rezultātā, un izveidojam tādu terapijas plānu, kas ietver plašu metožu klāstu. Un kā jūs teiktu, vai ir kaut kādi gadījumi, kuros atnāk cilvēks, klients, un varbūt ir uzreiz skaidrs, ka jūsu metode nepalīdzēs EMDR vai KBT, jeb varbūt ir kādas kontraindikācijas, kas ir tās cilvēku grupas, piemēram, no pētniecības, kuriem, ko mēs zinām, kuriem tiešām šīs metodas nevajadzētu pielietot? Varbūt Daiga sāksim, lūdzu.
Protams, tie ir tādi stāvokļi, kuri būtu jārisina primāri. Piemēram, ja cilvēkam nav īsti kontakta ar realitāti, tas varētu būt viens no stāvokļiem, kurā noteikti nevajag izmantot, jo vispirms ir jādabū cilvēks atpakaļ šeit, kur viņš var kontaktēties ar mums un piedalīties terapijas procesā. Tie var būt arī tādi akūti medicīniski stāvokļi, piemēram, ja ir kāda galvas smadzeņu trauma vai ja ir cilvēks ir operāciju zālē vai ir ļoti izteikti psihiskās attīstības traucējumi, kur cilvēkam varētu vienkārši būt grūti iesaistīties, viņš nevarētu izpildīt tos norādījumus. Bet tai pašā laikā man paši nedaudz pārsteidz, cik tomēr EMDR, ja kvalitatīvi tiek pielietoti, ir plaši pielietojami, jo to var pielietot arī mirstošiem cilvēkiem vai pat zīdaiņiem, kuri ir intensīvās terapijas nodaļā un viņu vecākiem. Tā kā ja kāds man iepriekš jautātu, vai zīdaiņs var iet terapijās, droši vien teiktu nē, bet pēc pēdējo apmācību apmeklējumiem man liekas, ka šis ir kaut kas tāds diezgan unikāls. Vēl arī iesaka būt piesardzīgiem cilvēkiem, kuriem ir disociatīvi traucējumi. Disociācija var kalpot kā spēcīgs aizsardzības mehānisms, kas pasargā cilvēku, un ja viņam to tā pēkšņi noņem, tad tas var veicināt retraumatizācijas, jeb atkārtotas traumas risku. Līdz ar to es vēlreiz uzsvēršu, ka EMDR terapija nav tikai šī sadaļa, kur tiek kustināts acis, un tur ir ļoti svarīga tā pirmā un otrā fāze, kas ir tiešām pazīt cilvēku, kurš ir atnācis pazīt viņa arī, kā Kristīna, manuprāt, labi pastāstīja to sāpju pieredzi, triggerus, visu par un ap to grūtību, ar kuru cilvēks ir ieradies, un otrā, varbūt pat vēl svarīgāk, lai nenotiktu atkārtot traumatizācija, kas ir klienta stabilizēšana un pārliecināšanās, ka viņam ir gana daudz adaptīvās pieredzes un resursu, kurās vispār ir iespējams integrēt tās pieredzes, kuras cilvēkam ir bijušas, cilvēka nervu sistēmai ir bijušas par grūtu. Un, Kristīna, kā ir ar KBT? Jā, es domāju, arī KBT, protams, ir nepieciešams zināmā kognitīva kapacitāte, lai cilvēks varētu piedalīties, komunicēt, saprast, kas notiek, apzināties sevi. Un arī cilvēkiem ar ļoti sarežģītiem personības traucējumiem KBT var nebūt labākā pieeja. Un, teiksim, tur var skatīties, varbūt tur schēmu terapija varētu strādāt šajā gadījumā, bet tāds klasiskais KBT, teiksim, cilvēkiem ja strādā ar viņu traumatiskajām bērnības pieredzēm, kas ir atstājušas būtisku iespaidu uz viņu funkcionēšanu. Vai, teiksim, tas būtu tāds faktors, kur izvērtēt šie personības traucējumi, ka tur iespējams tad tomēr psihodinamiskā terapija var būt palīdzošāka. Un tagad tāds jautājums, kas varbūt ir diezgan sarežģīts, bet ņemot vērā to, ka mums kā cilvēkiem patīk konceptualizēt un meklēt kopsakarības, tad bieži cilvēkiem arī rodas jautājums, vai ir kāds vienojošs elements tajā cilvēku grupā, kuriem ir galvas sāpes. Piemēram, ja tie ir migrēnas pacienti vai klienti, varbūt ir kaut kas pētniecībā zināms par to, kāds ir tas psiholoģiskais profils vai personības iezīmes, kur saskaras ar sāpēm. Es teiktu, ka tie cilvēki atnāk ļoti dažādi, jo mēs visi esam ļoti dažādi. Un primāri mums ir jāsatiek cilvēks, arī mums pašiem, esot kā cilvēkiem. Tas attiecību konteksts ir ļoti svarīgs, bet cilvēki var atnākt dažādi. Tas ko rāda zinātniskā literatūra, ir, ka tie cilvēki, kuriem jau ir hroniskas sāpes, hroniskas migrēnas, hroniskas galvas sāpes, arī citu veidu, viņi, saprotot, ko nozīmē vārds hronisks, ir vieglāk ievainojami. Viņi arī nogurst no tā, ka viņi piedzīvo tās sāpes atkal un atkal. It sevišķi tās sāpes atstāja lielāku iespaidu uz viņu dzīvēm, uz viņu vēlmēm no dzīves. Tā ka tiem cilvēkiem, kuriem sāpes ir hroniskākas, viņiem biežāk arī ir gan garstāvokļi, gan trauksmes traucējumi. Biežāk arī viņi ir atkarīgi no citiem cilvēkiem saistībā ar saviem simptomiem, to norisu un smagumu. Līdz ar to ir
biežāk arī ar atkarīgas personības iezīmēm, bet nevienmēr. Šo man gribas uzsvērt, jo vēlreiz pirmais atnāk cilvēks. Un arī tiem, kuriem ir akūtas sāpes. Es domāju, ka katrs no mums kādā brīdī dzīvē ir pieredzējis sāpes, un tas nav patīkami, un tas ir grūti. Un tad, kas kuram tajā dzīves bagāžā ir, kā tikt galā ar grūtām situācijām, ļoti ietekmēs arī to, kā šis cilvēks izskatīsies, tad, kad viņš sāpes piedzīvo. Dažkārt tie cilvēki, kas piedzīvo epizodiskas migrēnas, viņi ir ļoti spējīgi cilvēki, viņi strādā, viņi pat dažreiz ir ļoti, pat pārāk atbildīgi, tā varētu teikt. Viņiem var būt perfekcionisma iezīmes, bet vēlreiz nevienmēr. Viņi, zinātniskā literatūra saka, ka viņiem var būt vairāk arī tādas izvairīgas personības iezīmes. Es domāju, ka šeit varētu arī pieminēt, ka dažkārt arī no tādiem intensīvākiem emocionāliem stāvokļiem viņi ir tendēti izvairīties, bet vēlreiz nevienmēr. Jā, man gribētos arī tiešām piebilst par to personības profilu, ka reizēm var redzēt, ka cilvēki ir bijuši ar tiešām tādu stabilu personību, ar spēju regulēt emocijas, bet, teiksim, ilgstošas pārslodzes rezultātā vai kādi ilgstoši stresa notikumi rezultātā, ka tie arī var atstāt destabilizējošu iespaidu. Un tā kā es domāju, neviens nav pasargāts, imūns no šī, un tiešām lielākā daļa cilvēku droši vien ir ar kaut kādu veidu sāpēm saskārušies dzīves laikā. Varbūt viens faktors, kas man vēl nāk prātā, tomēr ir šis jūtīgais fenotips, kas var veidoties, kad gan ģenētiski faktori, gan arī agrīnas traumatiskas pieredzes, kas padara bērnu nervu sistēmu jūtīgāku vispār uz dažādiem stresoriem, uz dzīves notikumiem. Jā, tātad šis reakcijas slieksnis ir zemāks, un šādi cilvēki ir vispār pakļauti gan psihiskās veselības riskiem augstākiem, depresijai, trauksmei, dažādu veidu somatiskām saslimšanām, un, protams, arī sāpes saslimšanas viņiem var būt biežāk, jo, tā pati situācija, kas cilvēkam, kuram nav sensitivizēta nervu sistēma un tik jūtīga, viņš tajos pašos apstākļos netiks pakļauts tādai slodzei, viņa nervu sistēma netiks pakļauta tādai slodzei, kā cilvēks, kurš vienkārši aiziet uz to pašu vietu, vai ne, un viņam ir ķermenim jātiek galā ar spēcīgākām reakcijām. Ja? Tā kā tas nav atkarīgs tikai varbūt, no mūsu izvēlēm, ja? Bet arī šī nervu sistēmas īpatnības gan ģenētiski, gan dzīves iespējā arī būtisks. Šeit var papildināt. Man nāk prātā divi jēdzieni, klausoties to, ko tu stāst. Un pirmais ir trauksmes sensitivitāte. Tas ir tāds jutīgums uz trauksmi kā tādu. Un šim jēdzienam ir 3 dimensijas, un es paskaidrošu ļoti vienkārši, ko var saprast ar katru no tām. Tad kognitīvā, ja prāta dimensija ir, ja cilvēks izjūt trauksmi, viņam varētu šķist, cilvēkam ar augstu trauksmes sensitivitāti, ka viņš saiks prātā vai zaudēs kontroli. Tad vēl ir sociālā dimensija, kur cilvēkam ar augstu trauksmes sensitivitāti viņa trauksmes izpausmes var radīt bailes no atraidījuma. Un ir arī fiziskā dimensija, un šīs visas var sasaistīt arī ar sāpēm, kur tad, kad cilvēks piedzīvo trauksmes fiziskos simptomus, un trauksmē viennozīmīgi ir fiziski simptomi, tad viņam var šķist, ka viņa veselība ļoti pasliktināsies, vai viņš pat nomirs. Tā ir pirmā lieta, kas nāk prātā. Mums katram ir savs slieksnis, savs jutīgums, un jo vairāk tādu grūto dzīves pieredžu, jo tas jutīgums var arī būt augstāks. Un otra lieta, kas man nāca prātā, ir, un tas ir zinātnē pierādīts, ka sāpju apstrādē, ceļši hronisku sāpju apstrādē, ir zināma līdzība ar pēctraumas stresa traucējumiem. Tā kā hroniskas sāpes tiek apstrādātas drusku citādi nekā sāpes, kuras ik viens cilvēks piedzīvo ik pa laikam. Un te arī tas ir viens no papildus skaidrojumiem, kāpēc EMDR terapija var palīdzēt, jo tā pašos pirmsākumos tika izmantota tieši pēctraumas stresa traucējumu ārstēšanā. Tas, ko es dzirdu, ka ir ļoti daudz dažādu iezīmju, un uzreiz arī ķersimies pie jautājuma, kuram arī visdrīzāk būs daudz atbilžu par to, kas tad varētu būt tie
Varbūt sāksim ar galvenajiem psiholoģiskajiem faktoriem vai triggeriem, kas varētu ietekmēt sāpju biežumu, ilgumu, rašanos. Kristīna? Jā, es sadzirdēju, ko tu teici, tā kā psiholoģiskie triggeri, un es domāju, jebkas, ko mēs piedzīvojam, tam jau vienmēr arī ir psiholoģiska dimensija. Tāpēc es domāju, ka tur nav jāmeklē kaut kas, kas ir atdalīts no realitātes un notikumiem, bet tas ir vairāk par to, kā mēs uztveram lietas, kā mēs, cik spēcīgu stresu tas mums rada, vai mēs nonākam tādā stresa ciklā, kas mūs uztur ilgstošā spriedzes stāvoklī. Tas būtu, teiksim, tāds riska faktors, ka ja cilvēks izjūt spēcīgas reakcijas, spēcīgas stresa reakcijas bieži, ja viņš tās ilgstoši paliek šajos stāvokļos, teiksim, domājot, atceroties, kas noticis, piemēram, darbā notika kaut kāda situācija, ja es aizēju mājās, nevaru beigt par to domāt, es to maļu, es eju gulēt vēl, tā kā man tas griežās iekšā, kaut kā varbūt izdodās aizmigt, naktī pamožos, atkal domas par to, ja? Un tas nozīmē, ka mēs ļoti ilgi esam šādā stresa situācijā arī tad, kad tas pats notikums jau ir beidzies. Un tad otrs, kas var nākt klāt, ka mēs domājam uz priekšu, kas notiks jau nākošajā dienā, vai ne? Tā kā ir tāda grāmata, kāpēc zebrām nav kuņģa čūlas, kur kā reizi tas pamata arguments ir, ka atšķirībā no dzīvniekiem cilvēki paši ar savu domāšanu arī sev rada fizioloģisku stresu, atceroties lietas, domājot par lietām. Ja, un tā kā es teiktu, ka viens no tādiem faktoriem ir mūsu stresa reaktivitāte dažādās situācijās, spēja noslēgt stresa ciklu, kad situācija ir beigusies un atkal atslābināties un dot iespēju nervu sistēmai atjaunoties, nepalikt tā kā ilgstoši tādā hroniskā saspringuma stāvoklī. Varbūt es vienu pateicu faktoru, varbūt tu gribi teikt nākamo, un tad mēs varam tā. Nē, ļoti, ļoti labi. Es piekrītu visam, ko tu teici, un te varētu papildināt ar to, ko speciālisti mēdz saukt par tolerances, jeb panesības logu, kas būtībā norāda uz autonomās nervu sistēmas divējādo dabu. Viena sadaļa, kas ir ortosimpātiskā daļa, viņa atbild par mūsu dažādu aktivāciju dažādos līmeņos, gan domu, gan emocionālā, gan fiziskā līmenī. Piemēram, sirds sāk ātrāk sisties, domas aktīvi virzās kaut kādu lēmumu pieņemšanas virzienā, piemēram, ir kaut kāda intensīva emocija, kura var būt vai patīkama vai nepatīkama, piemēram, tā var būt sajūsma vai tās var būt lielas bailes. Un par to atbild tātad ortosimpātiskā daļa. Un viņai ir savs slieksnis, kuru cilvēks spēj izturēt. Tā būtu panesības loga augšējā robeža. Ir arī otra autonomās nervu sistēmas daļa, kas ir parasimpātiskā daļa, kur atbild par pilnīgi pretējiem procesiem. Tādu pasivitātes veicināšanos, lēnīgumu, arī nogurumu. Un, fiziski tas varētu izpausties, ka dažādi procesi palēninās, izņemot kuņģa darbību. Tad beidzot var strādāt tā, kā tam jāstrādā. Cilvēks var just atslābumu fiziskā un arī emocionālā līmenī. Un būtībā mēs visi starp šiem diviem sliekšņiem ikdienā darbojāmies tādā kā vilnītī. Un tad, ja cilvēks pārāk ilgstoši atrodas pie augšējās robežas, tad kas notiek? Viņš elpo seklāk, viņš elpo ātrāk, līdz ar to viņš īstenībā skābekli var uzņemt mazāk. Dažādi vielmaiņas procesi norit citādāk, un būtībā var veicināties iekaisums dažādu veidu, dažādās ķermeņa daļās, un no tā arī izriet, ka dažādas sāpes hronificējas.
Un turklāt, ja cilvēks dzīves laikā ir piedzīvojis daudz grūtus notikumus, un šeit es nerunāju tikai par traumatiskiem notikumiem, bet arī daudzus augsta distresa notikumus, kas cilvēka nervu sistēmai ir bijis par grūtu, tas viss sašaurina šo tolerances logu. Līdz ar to cilvēks biežāk var izjust stāvokļus, kas ir ārpus viņa nervu sistēmas kapacitātes robežām, kas veicina šo hronificēšanos, sāpju risku. Un tas ir viens no triggeriem, tātad intensīvi emocionāli stāvokļi, vai arī varbūt arī to iztrūkums, kuri kalpo kā triggeri gan sāpju piedzīvošanai kā tādai, gan sāpju hronificēšanās procesam. Nu jā, mēs tagad runājam par stresu, un tad man nāk prātā arī citi stāvokļi, ka varbūt, es domāju, ka stress ir būtisks elements, kas ir pamatā daudzām lietām, kur mēs runājam, teiksim, par emocijām arī mēs runātu, jā, kad tur tas stresa elements arī ir. Bet vēl saistībā ar psihoemocionālo veselību, kad depresija ir ļoti būtisks riska faktors, kas var būt gan kā sekas hroniskām sāpēm, gan arī cilvēkiem ar depresijas simptomiem. Šis sāpju reaktivitāte ir augstāka un ir grūtāk regulēt šos stāvokļus un palīdzēt sev. Tad tas varētu būt vēl viens tāda psiholoģiskā dimensija, par ko domāt. Jā, piekritīšu, dažādi psihiskās veselības traucējumi un arī vienkārši grūtības. Tās jau arī ir savā ziņā emocionālas sāpes. Un, ja tā paskatās dziļāk, tad mūsdienās vairs to fizisko cilvēku pieredzes dimensiju no tās apzinātās tik ļoti vairs nenodala kā agrāk. Uz šo ir daudz skatījusies, piemēram, apziņas filozofija gadsimtu, tūkstošu garumā, vai ķermenis un prāts un emocionālā pasaule ir divas nošķirtas lietas, vai tomēr tas ir viens veselums. Un man liekas, ka mūsdienās jau ir gan skaidrs, ka šīs dimensijas tik ļoti pārklājas, ka mēs īstenībā runājam par lielā mērā vienu to pašu. Līdz ar to arī dažādi trauksmes traucējumi, jau minētie personības traucējumi, vai arī tāpat manis minētā trauksmes sensitivitāte var būt kā triggeris arī fiziski izjustām sāpēm, kurām, kā mēs te jau runājām, ir arī emocionālā dimensija. Vienīgi man gribētos papildināt, varbūt tu runāji par to garīgo dimensiju un fizisko, ka viņas pārklājās. Es domāju, ka mūsu psihiskā darbība jau īstenojas caur fizioloģiskiem procesiem, ka principā, vismaz es tā kā uzskatu, ka tas nav kaut kas tāds atdalīts vai ēterisks, bet tātad visi šie bioķīmiskie procesi, hormonāla regulācija, fizioloģiska smadzeņu zona aktivēšanās, tas jau arī rada to mūsu apziņu un mūsu emocionālo stāvokli. Tāpēc es domāju, ka pilnīgi visa mūsu psihiskā darbība ir arī fiziska darbība, kas notiek ķermenī. Varbūt vienkārši tāda niansīta. Es arī piekrītu. Jā, tad turpinot, pētījumi liecina, ka psiholoģiskās metodes var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kur saskaras ar sāpēm, tostarp galvas sāpēm, var mazināt radītās ciešanas un var mazināt sāpju biežumu, sāpju ilgumu. Kā tieši palīdz EMDR? Jā. Tātad, līdzīgi kā Kristīna jau minēja, ka tiek izpētīta sāpju pieredze visas dzīves laikā. Tas, kā EMDR uz to skatās, ir kaut kāds noteikts sākuma punkts, no kura sāpes sākušās, tad tiek apskatīts, kas notika tajā sākuma punktā, iespējams apkārt tam punktam laika līnijā. Bija dažādi notikumi, kādi tie bija, vai kāds no tiem vēl joprojām ir emocionāli aktīvs tagad, kad cilvēks to atcerās, pat ja tas notika pirms gadiem 20. Tad tiek meklēti arī citi notikumi tālākajā dzīves pieredzē, kas arī ietver sāpes un iespējams līdzīgas negatīvas pārliecības par sevi, kādas tās bija sāpju aizsākumā. Visbeidzot tiek strādāts ar dažādiem sāpju triggeriem, jeb palaidēju mehānismiem, kas ir tagadnē, tostarp pašu sāpju pieredzi kā tādu,
kas, kā jau minēju, arī var neadaptīvi apstrādāties un neaiziet uz ilgtermiņa atmiņas plauktu. Un tālāk ir iespējama arī ekspozīcija nākotnē, kur cilvēks iztēlojas, ka viņš piedzīvo viņam nozīmīgus triggerus, un viņš ar tiem tiek galā. Jo, kā zināms, iztēle ir diezgan spēcīgs mehānisms. Jo, ja cilvēki, piemēram, aiziet uz kino vai lasa grāmatas, viņi jau rauda īstas asaras, mēs īstus smieklus. Un, līdz ar to tā ekspozīcija iztēlē ir pavisam reāla. Ja nav zināms tāds sākuma punkts laika līnijā, un sāpes ir sākušās ļoti agrīni, un šeit runāju par hroniskām sāpēm, tad parasti konceptualizē pēc negatīvās pārliecības, kas izriet no šīm spilgtākajām sāpju pieredzēm. Un skatās tātad, kad cilvēks pirmoreiz šādu pārliecību par sevi piedzīvoja, kuri bija tādi šķietami pierādošie notikumi tālāk dzīvē, un tur skatās tādus atslēgas notikumus. Ne visus, jo tie mums katram ir ļoti daudz mūsu bagāžā, strādā ar tiem, un tad atkal ar tagadnes triggeriem sāpju pieredzi kā tādu. Un, ja nepieciešams, ja cilvēks vēl joprojām izjūt nepatīkams simptomus, tad ekspozīcija nākotnē. Tāda īsā versija. Un kā ir ar KBT, Kristīna? Jā, es domāju, ka tas arī atšķirās no tā, kā mēs esam sākumā, ko mēs esam atklājuši, kā mēs esam konceptualizējuši cilvēku sāpju pieredzi. Bet, ja es domāju par to reālo procesu, kā tas notiek, tad bieži vien tas būs identificēt dažādus stresorus, kas ir ap šo sāpju pieredzi, teiksim, jā. Kā triggeris var būt, kas ir interesanti, ka ir izpētīts, ka tie triggeri var būt pat 48 līdz 72 stundas pirms tam kaut kāda notikuma. Jā? Tā kā reizēm cilvēkam liekas, ka nekas nebija pirms tam, taču nekas tāds nenotika, bet tas notikums varbūt ir bijis daudz agrāk. Un arī tas var būt kaut kāda notikuma, kas notiek šobrīd dzīvē ar cilvēku, kas kopumā viņam rada paaugstinātu stresu. Es teiktu, ka tā būtu tā pirmā palīdzība, tā kā saprast, vai ir kaut kas, kas viņu tur hroniskā stresā šobrīd, paaugstinātā stresā, uzlabot viņu funkcionēšanu šajā ziņā. Un arī jau uzreiz sāk strādāt ar to, kā cilvēks rēģē uz savu sāpju pieredzi. Tā kā viņš pamana pirmos signālus, ka viņi pasliktinās, ja, kāda ir viņa reakcija. Un visbiežāk tas ir, ka cilvēki sasprindzinās, viņam parādās negatīvas domas par to, ka tagad atkal tas sākās, man diena ir sabojāta, man taču jāiet uz darbu, ko es tur darīšu, viss tā kā, vai ne? Un ar šīm domām mēs jau arvien vairāk sasprindzinām, padaram arvien tādus nomāktākus. Principā tā kā tas nepalīdz. Šī automātiskā reakcija uz sāpēm bieži vien pastiprina, paildzina šo diskomforta laiku un arī pašu sāpju epizodes ilgumu. Tas tā kā ir izpētīts, ka izmainot cilvēku reakciju sāpju sākumā, ka sāpju epizodes tiek vieglāk pārciestas un tā kā nav tik ilgstošas. Un es domāju, šis ir ļoti svarīgi, ka cilvēks to sajūt, ka ar savu reakciju, izmainot to reakciju uz sāpēm, ka viņš nav bezspēcīgs sāpju priekšā, jo automātiski mēs jūtamies, ka tas kaut kas uz mums uzkrīt virsū, vai ne, un tagad tur negaidīt, ka mums ir vissvarīgākā diena, tur sāpes atnāk, vai ne. Tā kā šis būtu tāds viens vēl elements. Un tur var izmantot dažādas metodas. Varbūt viena no tādām pamatlietām, ka mēs mācāmies, tātad pamanot šo signālu, atrast veidu, kā mēs varam tā kā atslābināties uz viņu. Nevis sasprindināties vēl vairāk, bet saglabāt tādu salīdzinoši optimistisku, uz risinājumiem orientēto arī perspektīvu. Arī tad, ja mums būs tās sāpes, teiksim, es pamanīju šo diskomfortu, ko es tagad darīšu? Tabletītes man ir, nekas iedzeršu, varbūt atpūtīšos drusku un tā kā pielāgojam varbūt to dienas plānu, bet neieejam uzreiz tādās katastrofiskās domās par to, cik viss būs briesmīgi un kā viss ir sabojāts. Ja? Un tas uzreiz arī tā kā ietekmē mūsu emocionālo reakciju, ka mēs jūtamies, nav forši, bet gan jau es tikšu galā, vai ne? Un, tad vēl var izmantot tajā brīdī arī fiziskās relaksācijas metodas, teiksim,
Man pašai arī bija tāda epizode, pirms es sāku ar šo strādāt, kad man ļoti kronificējās migrēnas, ka man bija burtiski daudz reizes nedēļā. Un es jūtu, ka man paliek vispār grūti strādāt. Jāvada kādas grupu nodarbības, pēc tam migrēna, teiksim, pat ar klientiem. Ja? Tā kā vienkārši pat ne tas, ka es izjūtu stresu, bet to mobilitātes stāvokli. Un tas izprovocē tādu saspringumu ķermenī un gal galā tur visādi veidi sāpes, saspringumu un migrēnas un tā. Un tad tas pamatelements, kas man palīdzēja, bija tiešām, ka es mācījos pamanot šo pirmo signālu, atslābināt ķermeni. Un vispār ikdienas aktivitāšu laikā atslābināt ķermeni, neiet cauri visām šīm ikdienas lietām ar tādu hronisku sasprindzinājumu. Ja? Tātad kopumā iemācīties tikt galā ar stresu labāk, atslābināties uz šīm galvas sāpēm. Tā metode, kas būtu, tā ir apzinātība, elpošana, relaksācija, darbs ar šīm automātiskām negatīvajām domām, pārliecībām par to, kas notiks. Arī kopumā par šo dzīves situāciju, ko mēs bieži redzam, ka cilvēkiem, kuriem ir bieži sāpes, ka tas sāk ietekmēt viņu dzīves kvalitāti, teiksim, mazāk apmeklēt kādus pasākumus, teiksim, visu laiku jāizvairās no kaut kādiem triggeriem, vieglāk palikt mājās, bet tad tu sāc justies, ka tava dzīves kvalitāte cieš un redz, man dzīve vairs nav. Kāpēc citi var iet un piedalīties, un man te jāsēž mājās un vēl slikti jājūtās, ja? Tas rada atkal tādu depresivitāti, kas atkal, protams, mums palielina sāpju risku. Ja? Tā kā visu laiku tur var nonākt tādos saburtajos lokos. Ja? Tātad, palīdzēt cilvēkam arī dabūt sev dzīvi atpakaļ, kā viņš var dzīvot pilnvērtīgi arī tad, ja viņam reizēm ir sāpes, un mazināt šo bezspēcības sajūtu. Un te runājot par šiem predispozīcijām uz sāpēm, es domāju, vēl viens tāds psiholoģisks jēdziens, par ko domāt, ir iemācītā bezpalīdzība, kas arī var būt tā kā reakcija cilvēkiem uz traumatiskām pieredzēm, īpaši bērnībā, ko viņi nav varējuši ietekmēt, un kur viņi bijuši bezspēcīgi. Un tas ietekmē mūsu nervu sistēmu tādā veidā, ka sastopoties ar kādu stresoru, mēs izjūtam paaugstinātu stresu, bet mums samazinās dažādi neiromediātoru izlīšanās, kas dod mums enerģiju rīkoties. Ja? Un ķermenis vienlaikus tā kā ir ļoti satraukts, bet arī tā kā nobloķējās, ka tā kā es neko nevarēšu izdarīt. Un šāda reakcija hroniskas sāpes to pastiprina. Tātad, pirmkārt, šiem cilvēkiem lielāka iespēja, ka viņiem izveidosies hroniskas sāpes. Un tā kā ir tās sāpes, tad viņi iekļūst tajā bezspēcības stāvoklī, kas padziļina tā depresivitāti. Viņiem ir grūti izmantot kādas coping stratēģijas, lai sev palīdzētu. Tāds būtisks riska faktors arī ir, ja, pie hroniskām sāpēm. Ja tu vēlējies papildināt? Jā, un arī citas lietas, kas no bērnības nāk, ir, kā piemēram, tuvie cilvēki attiecas pret sāpēm, vai tas ir kaut kas, kam mēs vispār pievēršam uzmanību, vai mēs ejam pie speciālistiem, vai mēs ļaujam pasāpēt, vai uzreiz dzeram, piemēram, to tableti, kas, protams, ir jādara tad, kad zināmā brīdī. Un tu arī minēji, kādas ir tipiskas reakcijas uz tām sāpēm. Vai cilvēks tur sadusmojas, kāpēc man te atkal, un kā es tagad, ko tad tagad. Vai arī otra reakcija ir bēgt prom no viņām. Mēģināt darīt visu, lai izvairītos. Tāpēc arī šiem cilvēkiem, kuri piedzīvo hroniskas sāpes, tostarp galvas sāpes, dažkārt ir vēlme lietot vairāk precāku medikamentu, nekā viņiem ir izrakstīts, vai lietot alkoholu, vai pat citas vielas. Jo tas ir pilnīgi neizturami un gribas aizbēgt prom no šīm sāpēm, vai arī tā otra galējība, ko jau minēju, ir, ka ir liels dusmas uz to, kāpēc man, kāpēc atkal, cik ilgi tas būs, un tas arī veido tādu bezspēcību beigu galā. Un tas, ko tu jau arī pieminēji, ir, ka arī pirms EMDR iet tādā pieredžu pārstrādē, vispirms jau ir jāpalīdz labāk funkcionēt tagad, tur, kur tas cilvēks šobrīd atrodas, un te nāk tālāk kā visādas stratēģijas, kuras speciālists var piedāvāt un kuram klients arī piekrīt. Un tāpēc arī EMDR terapiju bieži vien var kombinēt, vai viņi katrā ziņā iet kopā ar dažādiem citiem terapijas veidiem, kur varbūt pat kādam speciālistam plašāks klāsts tādā stratēģiju
piemērošanā šeit un tagad, kur var palīdzēt to tagadnes dzīvi uzlabot. Jā, tas ir tas, kas man ienāca prātā. Un vēlreiz teikšu, ka jo tas tolerances sloks šaurāks, jo ātrāk cilvēkam slēdzas iekšā tās bēgšanas vai cīnīšanās stratēģijas, un jo grūtāk viņam īstenībā ir te ikdienā. Un arī piekritīšu tam, ka tādas fiziskas intervences ir ļoti būtiskas, lai palīdzētu cilvēkam atslābināties, jo tikai atslābinātā stāvoklī, optimāli atslābinātā stāvoklī, kur cilvēks ir tā savas tolerances loka robežās, viņš var tikt galā ar to sāpju pieredzi, kur pretī, ja viņš ir ārpus kādas no robežām, vai no augšējās vai apakšējās, viņš nevar, un viņš arī neapzināti tās sāpes pastiprina un hronificē. Bet vēlreiz tā nav viņa vaina, tas ir tas, kā vienkārši strādā mūsu nervu sistēma un smadzenes. Jā, es arī klausoties domāju par to, ka šie mehānismi, kā mēs rēģējam uz sāpēm, arī var veicināt to, ka mēs izejam nonākam tajā pārmērīgo sāpju līmenī. Un varbūt ir cilvēki, kuriem, piemēram, viņiem ir jādzīvo ar sāpēm, viņiem varbūt ir kādas fiziskas traumas bijušas, un tad tas risks ir, protams, sāpes, tā ir tāda fizioloģiska tāda pamatlieta, kas ļoti piesaista mūsu uzmanību. Danger, briesmas, vai ne? Tā kā skaties uz šito, glābi savu dzīvību. Tā kā principā sāpes instinktīvi mums liek domāt, ka kaut kas mūs apdraud. Ja? Un tāpēc ir grūti domāt par kaut ko citu, tur par attiecībām, kaut ko foršu darīšu. Ja? Tā kā tas veicina tādu uzmanības sašaurināšanos uz šīm sāpēm. Un tāpēc ir tādas arī apzinātības programmas darbam ar hroniskām sāpēm, kur strādā ar to, kā samazināt šo uzmanības hiperfokusu uz sāpēm, jā, tā kā vienlaikus gan atslābināties ar šīm sāpēm, bet arī paplašināt savu apziņu. Ja mēs ilgstoši esam, protams, tā nav tāda akūtā lieta, ko mēs izmantot, bet darbā cilvēkiem hroniskām sāpēm, ja, tātad, kā es varu arī sadzīvot varbūt ar to, ka kaut kādā mērā man ir tā sāpju sajūta, neļaujot, lai tās pārņem visu manu uzmanību, apziņu un tā kā dzīves fokusu. Dažiem cilvēkiem šī ir svarīga lieta, tātad attīstīt spēju pilnvērtīgi dzīvot arī, ja ir kaut kāda sāpju sajūta. Tā kā, ko es gribēju pateikt, ka tas nav tā, ka šīs metodas vienmēr panāks, ka tagad tiec brīvs no sāpēm un dzīvi brīvi no sāpēm. Ja? Tā kā, viena daļa ir, kad šīs metodas var palīdzēt mazināt sāpju intensitāti, biežumu, ilgumu, bet cita lieta arī uzlabot dzīves kvalitāti un tavu spēju kvalitatīvi, pilnvērtīgi dzīvot un justies labāk arī, ja tev sanāk saskarties ar sāpēm. Jā, tātad šī mūsu pretošanās sāpju pieredzei, tā kā sāpju nepieņemšana, vēlēšanās pilnībā atbrīvoties no viņām, uzliek papildus diskomfortu un papildus tādu spiedienu, un tas ir tā kā mums ir stress un diskomforts no sāpēm, bet tad vēl nāk šīs nepieņemšanas, ciešanas, kas nāk no tā, ka mēs negribam, lai tās sāpes būtu. Tā kā tas dubultojās, var teikt, jā, un šī ir arī lieta, tā kā ar ko var strādāt, tad šajā attieksmē un spēja pieņemt un atrast vietu varbūt savā iekšējā telpā arī kaut kādam diskomfortam, jo es domāju, sāpes ir tikai viens no tādām lietām, ko šādā veidā mums var nākties pieņemt, teiksim, arī dažādas emocijas, piemēram, zaudējums vai ka kaut kas nav mūsu dzīvē tā, kā mēs, teiksim, ideāli būtu iztēlojušies. Ja? Un, arī, ka tas dažādas negatīvas lietas var tā kā pilnībā pārņemt mūs, un ka mēs domājam tikai par šo lietu, kas mums iztrūkst vai ko mēs esam zaudējuši. Un, tā kā līdzīgi procesi kā ar sāpēm. Jā, šķiet liela vieta šeit ir arī gaidām. Kā tas arī papildina to iekšējo pieredzi. Daži zinātnieki arī saka, ka tieši tas kaut kāds iekšējais konflikts, ne tikai ārējie dažādi konflikti, piemēram par to, kur es šobrīd savā dzīvē esmu un kur es gribētu būt, arī var tikt saistīti ar sāpēm. Jā. Es domāju, visnotaļ, jo arī šis
tā kā konflikts, kāds saka, varbūt ir ārējā realitāte, bet arī mūsu domas rada tā kā reālu stresu mūsos, vai ne? Un tā kā reāli, kāds saka, konflikts. Un vēl arī es iedomājos par to, ka sāpēm dažkārt un īstenībā gana bieži varbūt arī kāda sekundārā labā funkcija. Piemēram, ka tad ja man sāp, tad varbūt es varu saņemt kādas papildu rūpes vai uzmanību, kas man pietrūkst vai ir pietrūcis jau labi sen dzīvē. Un dažkārt arī ir sāpīgi to apzināties, bet cik ļoti vērtīgi dažkārt tas ir. Ja es zinu arī tādas psiholoģiskās, emocionālās lietas saistībā ar savām sāpēm, jo tad es sev varu palīdzēt, tieši, kā tu teici, veicināt dzīves labklājību. Arī terapijā dažkārt tās atziņas, kas atnāk, viņas varbūt nepatīkamas, bet tas mērķis, ko vienmēr jāpatur prātā, ka mēs mēģinam veicināt kopā ar cilvēku, kurš ir galvenais šeit, viņa dzīves labklājību. Man nāca prātā vēl viena doma, ko es domāju par to, ko tu iepriekš teici par šo bērnības pieredzes lomu, kad kā vecāki bija attiekušies pret bērna diskomforta sāpēm, vai viņi varbūt to ignorējuši, bet es esmu novērojis arī tā kā, ka varbūt pretēji, ka ja vecāki pār lieku satraucās par bērnu diskomfortu un ka viņi var veicināt šo, ka bērns arī uztver arī tā kā nelielu diskomfortu kā kaut ko nepieņemamu vai satraucošu ļoti. Tā kā tāda pārmērīgs vecāku satraukums arī var veicināt bērnā, ka viņš reaģē ar pārāk lielu satraukumu un trauksmi un jūtas arī varbūt bezspēcīgs un tā kā, pārņem šo vecāku trauksmēno reakciju, saskaroties ar kādu diskomfortu. Un tad mēs atkal nonākam, kad ir sāpes un tā reakcija, kas savienojas, un cilvēks var tā kā uzvilkt sevi par to, kas notiek, un noturēt tajā stāvoklī. Un kas par daudz, tas par skādi. Jā, tā kā līdzsvars vienmēr jāmeklē. Jā, un dodoties tālāk, domājot par to, kā mēs varam regulēt savas emocijas, jo mēs šodien daudz runājam par to, ka ir intensīvas iekšējās pieredzes, kas iespējams palaiž citas procesus, stimulē iespējams arī sāpes, un ka varbūt dažādi apburtie loki, bet ko tad īsti nozīmē emociju regulācija? Taiga? Okay. Šis emociju regulācijas jēdziens ļoti saistās ar emocionālo intelektu vai inteliģenci, kā daži to sauc, un tā kā es to saprotu un tā kā sākotnēji šo jēdzienu skaidroja, tas nozīmē pamanīt, atpazīt, apzināt un regulēt savas emocijas. Un šeit ir noteikti jāņem vērā, ka emocijas īstenībā ir diezgan bioloģiska parādība, neirofizioloģiska parādība, kur ir tas universālais, kas apvieno emocijas dažādās kultūrās, dažādos cilvēkos, ir ļoti bioloģisks, un to varētu nomērīt divās dimensijās, no kurām viena ir patika, cik patīkams mans iekšējais stāvoklis ir, vai cik nepatīkams mans iekšējais stāvoklis ir, un cik lielu enerģiju tas savī nes, vai tas ir galīgi pasīvs vai ļoti intensīvs. Un tad manā izpratnē emociju regulācija būtu pamanīt šo stāvokli, apzināt to, arī validēt, pateikt, jā, tas ir, kā es šobrīd jūtos, neskatoties uz to, vai man gribas vai negribas, vai man tas patīk vai nepatīk, bet šis ir, kā es šobrīd jūtos, un mēģināt nolasīt, ko šis signāls, man ķermeņa signāls vēlas man pateikt. Jo bieži vien tās emocijas mums rāda par piepildītām vai nepiepildītām vajadzībām, un tad tā emociju regulācija nozīmētu pieņemt izvēles, ko es ar to daru. Vai es šobrīd savu vajadzību, kas man nav apmierināta, drusku nolieku maliņā, vai es šobrīd viņu apmierinu tagad tūlīt tieši tādā veidā, kā es gribu, vai arī es to modulēju drusku tā, lai tas būtu pieņemami arī man apkārtējiem, vai varbūt es atļauju sev izbaudīt, ka man šobrīd vajadzības ir apmierinātas. Tā tad kaut kādā brīdī tā ir arī lēmuma pieņemšana, ko es daru ar to savu iekšējo stāvokli, ko es izjūtu. Tā es saprotu emociju regulāciju. Jā, es domāju par emociju regulāciju, tas ļoti interesanti, jo
es pieļauju, ka arī cilvēkiem, kas klausās šodien, tā kā varbūt dažādi priekšstati par to, kas tad vispār tās emocijas ir. Un arī mums kā psihologiem patiesībā tā ir interesanta joma, jo joprojām ir vairākas teorijas, kā emocijas tiek izprastas, un viņas, tā kā tur ir dažādas nianses. Tā kā vēl priekšā mums gaida šo teoriju tāda integrēšana, lai mēs līdz galam arī varētu klausītājiem pateikt, kas tad tas līdz galam ir. Bet jebkurā gadījumā, tā kā ir vienotība tajā, kā miedarbojās emociju rašanās procesā automātiskie procesi, tātad kā mūsu ķermenis automātiski reaģē uz kaut kādu ārēju vai arī iekšēju pieredzi, teiksim, uz domām. Un tad šī automātiskā fizioloģiskā reakcija, kas ir diezgan primitīva, viņa nonāk jau mūsu augstākos domāšanas centros, un tad mēs tā kā interpretējam, kas tas ir, ko mēs piedzīvojam. Un, šajā brīdī tāpēc emocijas ir tas, kādas emocijas mēs izjutīsim, arī ir saistīts ar šo mūsu iepriekšējo pieredzi, kur mēs runājam tā kā par sāpēm, vai ne, ka ir tas iekšējais filtrs, un arī emociju rašanos ietekmē iekšējais filtrs. Tātad, kā mēs interpretējam to situāciju, šo primāro situāciju, kas mūsos ir radījusi kaut kādu nestabilitāti, kaut kādu reakciju, ko jūs bieži arī paši varēsiet pamanīt, ka tā pirmā reakcija reizē mēs skaidri redzam, mēs esam dusmīgi, bet bieži vien tas vienkārši tā kā pārņem kaut kādu tādu sajūtu, un mums vajag kaut kādu dažas sekundes, lai tā kā saprastu un ieliktu to kādos vārdos, varbūt, kas tas ir īsti, ko mēs jūtam, un reizēm nevis dažas sekundes, bet ilgs laiks paiet, kamēr mēs varam saprast un tā kā kaut kā savās prāta konstrukcijās, piešķirt šim kaut kādu nozīmi, kas tas īsti ir. Un tur mūsu smadzenes arī ņem vērā to kontekstu, kas apkārt notiek, tad mēs saprotam. Un arī daži pētnieki uzskata, ka mūsu smadzenes tā kā prognozē drusciņi. Viņi saka, šī situācijā tev vajadzētu justies tā. Un viņi saka, šis ir tas, ko tu jūti. Un viena no emociju pētniecēm stāstīja tādu gadījumu, ka viņa bija aizgājusi uz krogu, iepazinusies ar puisi, un viņa juta tā kā tāds karstums, tā kā tāda pacilātība, un viņai likās, ka viņai tas puisis tā kā laikam patīk. Tā kā tas konteksts, ka ir puisis un tā kā tāda sajūta, tādas asas, tādas sajūtas. Bet tā, ka viņa aizgāja mājās, viņa saprata, ka viņai drudzis sācies, viņai paaugstināt temperatūru, viņa saslimusi vienkārši. Un tā, ka viņa atrisinājās, tad viņai vairs tas puisis nemaz neinteresēja. Bet tā kā viņš jau minēja kā tādu spilgtu piemēru tam, kā mūsu smadzenes tā kā mēģina saprast, arī ņemot vērā to kontekstu, tad kas ir tas, ko mēs jūtam. Ka tas nav, šobrīd tomēr vairums pētnieku uzskata, ka nav mums smadzenēs tāds konkrēti emociju centrs. Tagad tu sajūti dusmas, tagad tu bailes. Bailēm varbūt vēl varētu vairāk sajust to bioloģisku, tā kā to skaidro komponentu, bet, teiksim, viss tās citas emocijas ir daļai arī sociāli konstruētas. Tā. Un kur mēs ar to visu gājām tagad, es domāju? Es varbūt ar vēl vienu piemēru. Regulācija. Jā, lūdzu. Okay. Vēl viens piemērs arī līdzīgs tavējam ir tāds, ka cilvēks dodas uz eksāmenu, ir durvis, un uz durvīm ir lapiņa ar sarkaniem burtiem eksāmens, un cilvēks izjūt dažādas ķermeniskas, tostarp ķermeniskas izpausmes, un kur viņš, piemēram, jūt, ka viņam rokas sāk svīst, galva sāk griezties, drusku nelabi sāk palikt, un viņš to interpretē, ka man tūlīt būs panikas lēkme, jo man tā jau ir bijis, vai arī man, piemēram, tūlīt sāksies migrēnas lēkme vai vēl cits kaut kas, un viņš nemaz neieiet tajā telpā. Bet cilvēks, pat šis pats cilvēks ar tieši tām pašām izpausmēm var to interpretēt kā apņēmību un ieiet tajā telpā un uzrakstīt lieliski savu eksāmenu. Tas sasaucoties ar šiem piemēriem un es piekritīšu tam viedoklim, ka emocijas ir sociāli konstruēts jēdziens, un to arī pierāda nesenākie pētījumi par to, ka emociju daudzveidība ir daudz lielāka nekā mēs varētu iztēloties, un ka vienā valodā skumjas nenozīmē to pašu kā otrā valodā skumjas. Un būtībā ka mēs īstenībā nekādīgi nevaram zināt, kā otrs cilvēks jūtas pēc viņa ārējām izpausmēm, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mākslīgais intelekts šobrīd vēl nav spējis atpazīt emocijas precīzi, un visticamāk to arī nevarēs izdarīt. Jo mūsu interpretācijas, to
būtībā kāda ir mūsu dzīves pieredze, plus kultūra, plus konteksts, visu nevar noteikt. Jā, un runājot par emociju regulāciju, tu minēji par šo eksāmenu kontekstu, un tam man nāk prātā viens cits pētījums, kur studenti sadalīja 2 grupās arī pirms uzstāšanās, un vienai grupai mācīja izmantot dažādas relaksācijas paņēmienus, elpošanu un tam līdzīgu, un savukārt otrai, viņiem tur tagad ir mini lekcija un noskaņoja viņus uz to, ka tas satraukums, ko viņi jūt, ka tas uzlabo viņu domāšanu un palīdz labāk koncentrēties. Un, var sakot, ka ir visādi forši ieguvumi un vispār nerunāja par to, ka vajadzētu kaut kā regulēt to sajūtu. Un interesanti, ka tiem, kuri bija šī ekspektācija, ka tas ir kaut kas viņiem palīdz, ka viņiem fizioloģiskie stresa rādītāji bija zemāki nekā tiem, kas mēģināja to regulēt ar elpošanām un visādām citām. Tad tā kā mēs ļoti mēģinām to regulēt, mēs jau automātiski nostādām, ka tas ir kaut kas nevēlams, vai ne? Un mēs drusku satraucamies par to, ka mēs satraucamies. Un, tādā drusku grūtā situācijā esam ar emociju regulēšanas paņēmienu izmantošanu. Ja? Jā, bet no tā, ko mēs runājām par to, kā emocijas darbojās, es domāju, labi var saprast arī, kādi ir šie paņēmieni, kas var palīdzēt. Es piekrītu tam jau, ko tu teici, ka tas pirmais ir, ka mums jāspēj drusku dot telpu, tā kā apstāties, apzināties, jo tajā brīdī mēs tā kā šos zemākos fizioloģiskos emociju procesus, mēs tā kā turam iespēju pieslēgties augstākiem smadzeņu centriem. Mēs tā kā saslēdzam to labāk kopā drusku, un tad mēs varam sākt kaut kādas metodas vispār izmantot. Tāpēc spēja izturēt, paņemt pauzi ir ļoti svarīga, lai mēs sāktu emocijas regulēt. Jo citādi ir tā, ka ir šī fizioloģiskā spēcīgā reakcija, kas ietekmē automātiski arī var ietekmēt mūsu domāšanu, kas nenesās nemaz uz regulāciju, bet tā kā automātiskas domas par to, cik briesmīgi tā situācija un kāpēc viņš tā izdarīja un nevajadzēja tam tā notikt, vai ne? Tas var nest līdzi netik adaptīvas automātiskas domas, kas mums nepalīdz tās emocijas regulēt. Un tāpēc mums vajag drusku apstāties, pamanīt, saprast, ko es jūtu, piekrītu arī par tām vajadzībām, saprast, ko šīs emocijas man signalizē, kas šeit notiek. Ja? Un tad jau mēs varam apzināti saprast, gan kā parūpēties par sevi tajā situācijā, piemēram, drusku pēlpot, lai to fizioloģisko komponentu noņemtu. Bet tas, ka mēs būsim ar cieņu izturējušies pret savām jūtām vai emocijām, ir priekšnosacījums, lai vispār kāda no šīm fizioloģiskajām metodēm strādātu. Jo, ja mēs nebūsim sadzirdējuši emociju balsi un mēs tikai mēģināsim elpot vēl kaut ko, mūsu smadzenes neļaus to darīt, jo viņi signalizēs, nē, ir kaut kas svarīgs notiek. Un tā kā viņas turpinās, kamēr mēs sadzirdēsim, kas tur notiek, izņemot, ja mēs izmantojam kaut kādu emociju apspiešanu un tāda nošķelšana, jā, un citas metodas, lai vienkārši to nejustu, kas atkal ir savas negatīvas lietas par šo metodi. Bet tā tad, jā, spēt izturēt, paņemt pauzi, un tad jau mēs varam domāt par šo fizioloģisko, kā mēs varbūt, tas mums dos iespēju varbūt izvērties no tuļneļveida domāšanas, arī par to, kas notiek tajā brīdī. Mēs varam drusku paskatīties apkārt un padomāt, šitas ir kā es uztveru to situāciju, bet vai var būt arī kāds cits skatījums vai cita interpretācija. Un, vai tas, kā es to uztveru, patiešām ir vienīgais un patiesais, jā, vai varbūt es esmu drusku tendencios. Un reizēm cilvēkiem palīdz, ja viņi atpazīst šīs tipiskās domāšanas kļūdas, kā katastrofizēšanu, melnbalto domāšanu, vispārnāšanu un tam līdzīgi, un tad jau var nosaukt atpazīt savās domās šo iezīmi. Ko es šito daru, tad droši vien jāpamēģina ir varbūt paskatīties, kā tur tas pustoņi tur šajā realitātē ir, nevis tajās galējībās. Jā, un tad tas, ko tu minēji, saprast, tad jau var domāt, ko tālāk darīt ar savām jūtām, ar situāciju.
Dažkārt tā pauzes paņemšana mūsdienās, man liekas, ir tāda drusku trikī lieta. Ja cilvēki bieži vien ir darbos, tad viņi iet mājās ar podcastu austiņās, tad viņi mājās spēlē video spēles vai skrolē TikTok vai vēl kaut ko dara, vai strādā, vai skatās filmas, un kad tad, lai viņu smadzenes pamana. Un tad bieži kas notiek, tad, kad cilvēks beidzot saprot, ir jāiet gulēt, tad nāk visas domas jūtas, un dažkārt arī sāpes, vai arī negulēta nakts un tad sāpes, jo sāpēm ir liela saistība arī ar cirkādiskajiem, jeb diennakts ritmiem un dzīvesveida lietām, un bieži vien, tad, kad pie psihologa atnāk, tas ir arī tas, par ko mēs runājam, tādas tīri dzīvesveida lietas, fizioloģiskas primārās vajadzības, tas nav tikai un vienīgi par emocijām un prāta darbību, bet apstāties un pamanīt un pateikt, jā, tas ir tas, kā es šobrīd jūtos, pat ja ir nepatīkami. Tas nevienmēr ir tik vienkārši, un dažus cilvēkus tas pat ļoti triggerē apstāties, un tagad klusums, un ko tagad. Un dažiem cilvēkiem tas var pat būt traumatiski, jo tas ir brīdis, kurā var ienākt apziņā lietas, kuras varbūt es negribu redzēt vai dzirdēt par sevi vai par pasauli, un tas arī var ietekmēt arī to starp sāpju procesus. Jā, mums droši vien klausās cilvēki, kuri saskars ar sāpēm un kuri varbūt tagad skatās un klausās un domā, man vajadzētu vairāk regulēt savas emocijas. Un skaidrs, kā jau jūs abas minējāt, ka varbūt ir brīži, kur nemaz tik ļoti nevajag regulēt vai varbūt vajag ļauties. Un, ir ļoti atšķirīgi dzīves brīži, vai ne? Bet kā varētu ikdienā sākt mācīties, apzināties savas emocijas un tad jau arī regulēt tās? Jā, es domāju, mēs jau tā kā drusku pieskārāmies tam, vai ne? Kad arī šis brīdis tā kā apzināties nav jau domāts, kad ir stundi jāsēž un tev visu laiku jāvēro tās emocijas, ja? Bet tiešām es teiktu, ka sākt ar šo ieklausīšanos sevī, tā kā tikko tu jūti, tā kā ieņemt to iekšējo vērotāju tādu, kas ir tādu, tas, ko mēs varbūt nepieminējām, kādā veidā apzināties tās emocijas, jo tas, ko mēs bieži redzam, ka cilvēki kaut ko jūt, un viņi sāk sev ļoti kritizēt par to, ko viņi jūt. Ko tu muļķis tāds, taču kāpēc tā uztver? Tev nevajadzētu šitā justies tajā situācijā. Tā kā viņi mēģina sev regulēt emocijas, tā kā ritīgi sabarot sevi, ja? Lai viņi beigtu šitā justies vienreiz. Ja? Bet, tā kā, un tad tā ir vēl viena lieta, ja? Ar ko terapijā tad strādā, kāda ir šī iekšējā attieksme pašam pret sevi, kāds ir iekšējais dialogs, kā es skatos, kāda ir kvalitāte manā apzinātībā, tā noskaņa manā apzinātībā, ja? Vai es tā kritiski tā kā skatos un vēroju, un esmu apzināts par to, kas tur notiek, lai pateiktu, kā nevajadzētu, ja? Tā kā ir pat vesela terapijas virzieni, kas tieši koncentrējas uz to, cik svarīgi emociju pašregulācijai ir attīstīt šo iekšējo pieņemošo, silto, ieinteresēto, atbalstošo, vērojošo daļu, to apzināto daļu, ka viņai piemīt šādas kvalitātes. Un daži to tā kā salīdzina ar to, ka mēs tā kā internalizējam to vecāka tēlu, ja, kā vecāki attiecās pret mums bērnībā, kad mēs jutām emocijas, vai viņi spēja tās izturēt, būt klātesoši, uzklausīt, tā kā runāt par mums, ja. Teiksim, ja tā pieredze tāda optimāli bijusi, tad lielāka iespēja, ka cilvēks šo pieredzi arī internalizēs, un viņš pats arī var sevi uzklausīt, ar cieņu attiekties pret savām jūtām, arī pieslēgt domāšanu, paskatīties, ko mēs varam darīt, ja? Bet, ja bērns ir dabūjis pa dibenu, vai tur vecākam nav bijis laika, vai viņš, tā kā tas bērns ir bijis ar to pieredzi, un viņš, tā kā, nav viņam tas veids, kā, vai, piemēram, ja vecāks ir bijis kritisks, ja, tad arī mums var būt, vai es ļoti satraucies par bērnu emocijām, tad mēs arī varam sākt satraukties, un tas atkal nav palīdzoši emociju regulācijai. Tātad, viens tas elements, ko es teiktu, ir pavērot šo iekšējo vērojošo daļu, vai mēs esam tādi pietiekoši laipni atbalstoši. Un tad jau, tā kā uzklausīt šīs jūtas un saprast savas vajadzības, saprast, ko tās signalizē. Tas nenozīmē, ka mēs reizēm ir varbūt tāds viens strupceļš, ka liekas, es sapratu savu vajadzību, un tagad es uzreiz eju, un tā kā,
izdaru kaut ko, kas varbūt ilgtermiņā man nenāk pa labu, vai varbūt manām attiecībām nenāk pa labu. Nu, tā kā nesteigties arī varbūt ar šo pirmo risinājumu, kas mums ienāk prātā. Jā, jo tam pirmajam risinājumam vēl varbūt ļoti tas emocionālais elements ļoti klāt. Tā kā es esmu dusmīgs, man gribās pateikt visu, ko es par viņu domāju, un tas ir mans risinājums, ir mana vajadzība, vai ne? Nu, tā kā... Jā, tūlīt atgriezīsimies pie dusmām. Daiga varbūt gribēja papildināt. Jā, te mums arī ir katram un pat dažādās emocijās atsevišķi savs tas tolerances slieksnis. Tā gribētos teikt, un līdz tam tolerances slieksnim cilvēks var visu kaut ko savu piedāvāt, lēmumus pieņemt, izmantot dažādas metodas, stratēģijas. Tad, kad tas slieksnis ir pārkāpts, tad vienīgais, ko būtībā var mēģināt darīt, ir nomierināties, vai arī kontrole strauji zūd, un cilvēks nereti vien pieņem tādus lēmumus, par kuriem pašam pēcāk ir sāpīgi. Un tu minēji, ka tā iekšējā kritiskā balss, dažkārt cilvēks pat ļoti labi var nosaukt savu emociju, bet tas kritiskais ir tas, kas traucē. Bet citkārt ir tieši ļoti grūti kaut vai pat nosaukt to emociju. Cilvēks var stāstīt par to notikumu no visādiem aspektiem, pievērsties domu līmenim, pievērsties visam citam, izņemot emociju vārdam. Un dažkārt ir tāds liels gandarījums, kad tikšanās beigās viņš pasaka, jā, es biju dusmīgs vai dusmīga, un tad tas ir tāds, ka viņš beidzot sakonektēja ar to. Jo būtībā tādas patiesas emocionālas reakcijas cilvēkam tīri neiroloģiski parasti sajūtās kaut kur šeit. Bet tad, kad cilvēkam prasa, kur tu jūti to emociju, bieži viņš saka, ka kaut kur šeit, kas nozīmē, ka viņš nav kontaktā īstenībā ar savu emocionālo stāvokli, vismaz tā bioloģisko daļu, un bieži vien tad tā emocija, kuru viņš pamana, ir emocija, kas ir par citu dziļāku emociju, kas atrodas kaut kur šeit. Un tas, starp citu, pieminot arī EMDR terapiju, šogad pašā gada sākumā tika veikts ļoti interesants pētījums, kur tas, ko secināja, ka pēc EMDR terapijas tas, kas atjaunojas, ir normāli, tā varbūt nebūtu pareizi teikt, bet adaptīvāk smadzenes uztver autonomās nervu sistēmas impulsus, kas nāk gan no sirds, gan no visurienes, kur šie impulsi rodas. Kur pretī, tad, kad cilvēks ir piedzīvojis daudzas grūtas pieredzes, tad tas, kā cilvēks smadzenes gan uztver, gan interpretē dažādus nervu sistēmas impulsus, ir izmainīts. Tas tāds papildu komentārs. Jā. Un atgriežoties pie dusmām, šķiet, mēs bieži dzirdam tādu frāzi, izpaudu savas dusmas konstruktīvi. Tad pirmkārt, ko tas nozīmē? Un otrkārt, kā varētu regulēt dusmas, ja ir sajūta, ka to ir par daudz? Pirmkārt, man negribētos pretendēt, ka mēs tagad varam visām dusmām pateikt tādu vienu recepti, vai ne? Es domāju, tur ir daudz dažādas jūtas, kas var būt aiz tām dusmām, ko ir svarīgi bieži vien apzināties, jo nerad dusmas jau tā ir aizsarga reakcija, tā ka mēs jūtamies bezspēcīgi, sāpināti, varbūt tā kā kaut ko zaudējuši, un tad mēs reaģējam ar šo sekundāro. Tad es teiktu, ka bieži vien ir svarīgi saprast, vai aiz tām dusmām, ko es vēl jūtu, vai tur ir kādas no šīm tā kā citu līmeņu jūtām, vai ne, kas... Un par dusmu paušanu. Varbūt tā viena lieta, ko tu aizskāri, ka es domāju, ka tas arī uz dusmām attiecās, ka mēs esam ļoti spēcīgi afekta stāvoklī, ka ir svarīgi dot sev laiku mazliet nervu sistēmai tā kā stabilizēties, pirms mēs varam sākt konstruktīvi kaut ko darīt. Bet, lai tas varētu notikt, mums ir jābūt pieredzei, ka mēs neatstājam viņu tāpat, ka mūsu smadzenes zina, ka mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas un ka mēs to risināsim, ka mēs sadzirdēsim savas vajadzības un mēs parūpēsimies par sevi.
Citādi, ja mēs vienkārši tā kā mēģināsim nostumt tās dusmas kaut kur malā un vienkārši nomierinies, tas būs tā kā, ja mēs mēs esam dusmīgi, un tagad mums kāds saka, nomierinies, vai ne? Tas labākais veids, kā iemest eļļu ugunī, vai ne, ka paliec vēl trakāk dusmīgs, ja? Tā kā, bet es domāju, tas, kas varbūt var palīdzēt, ka es sev skaidri pasaku, ka es atgriezīšos pie šī, bet man vajag drusku paņemt pauzi, lai es varu vislabākajā veidā šo situāciju atrisināt. Un tad tiešām, ja ir šie ļoti afektīvie stāvokļi, es domāju, ka kaut kādas fizioloģiskas stratēģijas patiešām ir palīdzošas pastaigāties, varbūt izveidināt galvu, iziet ārā, iedot smadzenēm jaunu stimulāciju, lai var arī metabolizēties visi šie neiromediātori, kas mums ar ķermenī ir saražojušies afekta stāvokļa laikā. Un tad tā kā saprast, kas ir aiz tām dusmām, vai tur bieži vien dusmas būs, ka kaut kādā veidā mūsu robežas ir pārkāptas, piemēram, ja? Tāda aizsarga reakcija tā var būt. Un tad tas viens no risinājumiem, kas man nāk prātā, ir komunicēt no šo emociju perspektīvas, kas ir aiz dusmām. Tas bieži vien ir palīdzoši, ja? Ka šī situācija, teikt, kas tajā situācijā tevi ir apbēdinājis vai, kas tev bija svarīgi. Es vispār domāju, kad runāju par savām emocijām, arī tā skaitā dusmām, labāk ir runāt no savu vajadzību perspektīvas arī attiecībā uz citiem. Jā, varbūt kas tev nāk prātā? Jā, es tad drusku papildināšu, un šeit gribas teikt, ka dusmas pirmkārt pašas par sevi jau nav sliktas. Dažās situācijās gribas teikt, cik labi, ka viņas ir. Jā. Jo, piemēram, ja, kā tu minēji, piemēram, kāds pārkāp mūsu robežas vai grasās pārkāpt mūsu robežas, būtu baigi traki, ja mums nekas par to nesignalizētu. Un dažos brīžos es domāju, ka ir pilnīgi normāli un arī vēlami ļoti reaģēt uz to dusmu impulsu. Jautājums, vai tas ir apzināts lēmums, vai tas lēmums iet kopā ar manām vajadzībām un arī tādām pamata sabiedrības normām, kas nedara otram pāri caur to dusmu reakciju. Un kā arī tu teici, zem dusmām var būt viss kaut kas. Un es arī dažkārt minu, ka cilvēks var būt dusmīgs, tāpēc, ka viņš nav paēdis. Cilvēks var būt dusmīgs, tāpēc, ka viņš bija sastrīdējies. Cilvēks var būt dusmīgs, tāpēc, ka viņam nomira mājdzīvnieks. Vai viņš var būt dusmīgs, tāpēc, ka viņš nav izgulējies, un uz katru jautājumu ir cits risinājums un cita konstruktīvā rīcība. Un dažkārt tas lēmums ir, kā tu teici, atlikt, bet galvenais ir neapspiest vai nereaģēt uzreiz ārā bez apzināta lēmuma pieņemšanas. Tā tad manā izpratnē nebūtu diži konstruktīva rīcība. Savukārt konstruktīvā patiesi ir ļoti atkarīga no situācijas. Jā, es arī domāju par to, ka, lai ko mēs runātu, ka visi šie mehānismi ir grūti izdarām, tad, kad cilvēks sāk to darīt. Teiksim, ja viņš ir pieredzis automātiski ļauties emocijām, un jebkurš ieteikums, kas būtu tā kā sākumā, to darīt ir ļoti grūti, jo smadzenes nav pieradušas šādā veidā, viņas ir pieradušas ļauties tam automātiskajam procesam, ka ir tad šī, nosauksim emocija, bet, tas fizioloģiskais uzbudinājums, kas rada mūsos rīcības impulsu, un tad kā mums gribas ļauties tam, vai ne? Un mūsu smadzenes ir pieraduši, ka viņas var ļauties vai rīcībai, vai domām, vismaz tā kā tādai domu malšanai, ka mēs tā kā skrienam drusku kā kāmīši tur uz riņķi, vai ne? Un tā kā, lai spētu to procesu tā kā izkāpt no tā drusku ārā, apzināties, to smadzenēm ir jāmainās. Un tāpēc sākumā tas process ir grūts, bet prakses rezultātā tā kā arī tur veidojās jauni neironu savienojumi un tā kā uzlabojās regulācijas starp tiem centriem, kur roda šīs emociju fizioloģiskās komponentes un prefrontālo garozu un arī citiem augstākiem smadzeņu centriem. Un jo labāk šīs saiknes ir izveidojušās, jo vieglāk mums paliek regulēt. Bet viņas izveidojās pieredzes rezultātā, ka mēs tā kā to darām. Ja? Un tāpēc jābruņojas ar pacietību, attīstot emociju regulēšanas spējas. Un tas risks ir, ka tu kaut ko pamēģini, nē, tas nestrādā, man nekas nesanāk, šits man nestrādā, un tā kā liekas, kaut ko vēl, un tad jūties bezspēcīgs, liekas, nekas man nestrādā. Ko viņi tur stāst, visādas muļķības, nekas nelīdz, ja? Bet, tas ir ļoti, ļoti grūts darbs ar savām smadzenēm, principā.
viņus izmainīt, lai tā regulēšana notiktu jau vieglāk un daudz tā organiskāk. Jā. Te arī nāk prātā, ka cilvēki bieži saka, es to zinu, bet es tā nejūtos, vai arī es to zinu, bet tā kā uz mani šis nestrādās, vai ļoti daudz tādu emocionālu un prāta darbības, arī konfliktu iekšā bieži vien notiek, tostarp saistībā arī ar sāpēm. Un tas, ko tu teici, ka tas prasa tādu izmaiņu tīri smadzeņu neirobioloģiskā līmenī, ka kaut kādas daļas beidzot satiekas un aprunājas savā starpā un rod kaut kādu risinājumu. Tā varbūt drusku abstraktu stāstu, bet būtībā, kas ir terapija, vismaz manā izpratnē, tā ir jaunas pieredzes gūšana. Un jaunas pieredzes gūšana dažādos veidos, gan, piemēram, piedzīvot, ka es varu izturēt savas emocijas, vai tas cilvēks, kas man sēž pretī, var izturēt manas emocijas, un es no tā kaut ko iemācos, vai arī manas smadzenes iemācās kaut ko jaunu, un tad es varu to trenēt. Jo būtībā tas, kā Iemdārs to skatās, ir, ka mūsu smadzenes kaut kādu reakcijas veidu iemācījās. Jautājums, kur viņas to iemācījās, kur šis reakcijas veids kādās situācijās tika nostiprināts. Un arī tāds jautājums, kas būtu vajadzīgs, lai gūtu citu pieredzi, un katram cilvēkam tā var būt pavisam cita atbilde. Jā, arī es esmu novērojis, ka tas ir palīdzoši identificēt, no kurienes nāk šis, tas, kas cilvēkam liekas dabiski, tā iekšējā reakcija, attieksme, varbūt kritika vai automātiskā rēģēšanas veids. Un tad mēs varam skatīties, vai tas tajā situācijā, kad es veidojos, pieņemsim, ka tā kaut kāda bērnības pieredze, vai tagad, kad viņš skatās, viņam liekas, tas bija pozitīvs veids, kā tas notika, vai viņš tiešām novēlētu sev, gribētu to. Ja? Un bieži vien, ja tas kaut kas, ko mēs gribam mainīt, tas nav tāds, ko viņš būtu novēlējis sev. Ja? Bet joprojām viņš to ir piedzīvojis, un viņa smadzenēm tas liekas dabiski šitādā veidā darboties. Un šis ka cilvēks var saprast, ka tas ir dabiski, tāpēc, ka es to esmu pieredzējis, bet tas ir kaut kas, kas ar mani noticis, bet tagad man ir iespēja izvēlēties to mainīt. Nevis tā kā domāt, tas man jūtas dabiski, tāpēc tas ir pareizi un nekā savādāk nevar būt. Tas ir dabiski, bet šobrīd, kad es to esmu apzinājies, es varu strādāt ar to, lai, runāt ar sevi savādāk, attīstīt veidu, kā paskatīties tam situācijām varbūt savādāk un sajūt to spēku, to transformēt un to motivāciju. Bet ir svarīgi saprast, kāpēc tas agrākais liekas, bet tas jau liekas tā kā spēcīgāks un tāds, jā, protams, jo tas ir ierasts un pieredzēts jau. Jā, un tad, ieejot jau tādā noslēguma fāzē, kas būtu tā ceļamaize, ko gribētos iedot līdzi mūsu klausītājiem un skatītājiem? Varbūt tā ir kāda tehnika, ko var pielietot spēcīgas trauksmes gadījumā cilvēku, kuriem ir galvas sāpes, vai varbūt kāda atziņa no šodienas, ar ko gribētos padalīties vai vēlreiz uzsvērt? Es varbūt došu vienu piemēru, bet uzreiz teikšu, ka tas nevienmēr strādās visiem, ka tas ir atkarīgs arī no situācijas, kurā cilvēks ir, un es teiktu šo mēģināt drīzāk mierīgos apstākļos un varbūt pat arī speciālista klātbūtnē, bet es domāju, ka tādi cilvēki, kuri tomēr visticamāk klausās, jo kaut ko jau zina par emocijām un sāpēm un vēlas uzzināt vairāk, var droši arī mēģināt, un tas ir tāds uzdevums. Parasti to dara ilgākā laika posmā, es pateikšu tos galvenos pieturpunktus, pie kā pievērsties, bet jebkuru sāpi un arī emocionālu sāpi mēs jūtam arī kaut kur fizioloģiski ķermenī. Un tad tas uzdevums būtu vai nu tiešām pamanīt, kur man sāp fiziski, vai arī, ja es, piemēram, esmu trauksmē, tad kur man trauksme izpaužas fiziski. Un vienkārši atrast to vietu, kur tad viņi ir. Viņi man ir kājā, viņi man ir vēderā, varbūt kaut kur šeit. Un pamanīt viņu. Un arī pavērot viņu. Pamanīt, kur ir tās robežas, kur viņi sākas, kur viņi beidzas, iztēloties viņu 3D, var pielikt roku, ja var aizsniegt tai vietai, un paskatīties, cik tālu viņi iestiepjās uz visām pusēm, un arī iztēlē pamanīt, cik tālu viņi iestiepjas iekšienē. Un tam vajag dot savu laiku, vēlreiz teikšu, tagad pateikšu tos galvenos principus. Šeit var pavadīt pat savus 5 minūtes, mēģinot saprast, kur tas sākas, beidzas un kā es to sajūtu. Nākamais solis būtu
paskatīties uz savu kopumā. Arī ķermenim ir savs robežas, un, piemēram, es šeit sēžu. Es varu pamanīt savu ķermeņa izmēru, pozu, formu, kur tas saskaras ar apģērbu, kur saskaras ar dažādiem objektiem, kur, piemēram, es jūtu, kā man no ārpuses ienāk manī gaiss, un manam ķermenim arī ir robežas. Un es varu salīdzināt savas sajūtas robežas ar savu ķermeņa robežām. Un piedzīvot, ka tā man sajūta neesmu visa es. Un var skatīties vēl plašāk. Piemēram, ja kāds no jums tagad atrodas telpā, var, piemēram, pavērot tās telpas robežas. Tiešām tas, ko es pamanu šajā telpā, vai ja esat ārā, var padomāt tās ārpasaules kaut kādu robežu, piemēram, dārzs ar sētu, vai skatīties vēl plašāk konkrēta pilsēta vai pat atmosfēras slānis un padomāt, kādas tur ir robežas, un atkal atgriezties pie sevis šajās lielākajās robežās un pie savas sajūtas šajās lielākajās robežās. Un šeit ir svarīgi uz to savu sajūtu skatīties ar tādu cieņu, ļaujot viņai tur būt, jo viņai ir sava ziņa, ko viņa mums svarīgi signalizē. Tā ir viena no mūsu dzīves pieredzēm, un ir svarīgi pateikt, ka jā, tā es šobrīd jūtos, un ļaut tai sajūtai tur būt tik tā, cik mēs to varam izturēt, jo viņa nav ne laba, ne slikta, viņa vienkārši ir. Jautājums, vai mēs spējam viņu pieņemt, un uz viņu paskatīties kā savu dzīves daļu, arī ne tikai tādā emocionālā kontekstā, bet plašākā kontekstā. Un dažkārt šis uzdevums palīdz saprast, ka tiešām, piemēram, sāpes, tas nav viss cilvēks, tā ir viena pieredzes daļa, un ja, piemēram, tā sāpe ir ļoti izteikta un nepatīkama, tas nenozīmē, ka es tagad nevarēšu labklājīgi dzīvot, jo ir arī citas daļas manā dzīvē. Paldies! Paldies! Tā centrālā sajūta, kas man palikusi un ko gribētos tā kā izcelt varbūt un iedrošināt, ir attīstīt sevi, būt gādīgiem pret sevi, attīstīt sevi šo pieņemošo, gādīgo, silto attieksmi, ka mēs tiešām ieklausāmies sevī, rūpējamies par sevi. Un caur to arī piedzīvot, ka mūsu ķermenis var atslābt, ka viņam nav jābūt tik saspringtam. Jo, ja mēs esam tādi apzināti gādīgi pret sevi, tad mēs zinām, ka mēs par sevi parūpēsimies, ka mēs esam drošībā. Es domāju, tas ir gan uz stresu, gan uz saspringumu, gan uz emociju regulāciju ir ļoti svarīgi attīstīt, ka mēs paši esam sev labi vecāki. Tādi ideālie vecāki, kāds mēs būtu sev vienmēr vēlējušies. Ja? Atbalstoši, uzklausoši, pieņemoši, kas palīdz atrast risinājumu grūtās situācijās. Paldies jums abām par cerības iedvešanu un par vērtīgajām atziņām šodien un atgādinājumu, ka ir tik svarīgi rūpēties par sevi, pamanīt, normalizēt un arī pieņemt to, ka šīs meta emocijas, ka jā, es šobrīd jūtos šādi un es drīkstu tā justies un tam noteikti ir kaut kāda nozīme manā dzīvē, tad acīm redzot, tas ir tik svarīgi, ja man tā ir jājūtas. Un paldies arī jums, dārgie skatītāji un klausītāji, ka bijāt ar mums. Un ar šo tad arī noslēdzas Vivendi Veselības akadēmija šajā rudenī. Un lai jums mierīgs vakars un uz redzēšanos!